Vispirms sēklas izber lēzenā traukā un izlasa bojātas un tukšas sēklas, jo tās nav dīgstspējīgas. Jāatceras, ka nedrīkst diedzēt kodinātas sēklas. Vislabākais veids, kā diedzēt redīzes sēklas, ir izmantojot tukšu krējumu vai jogurta plasmasas trauku. Trauka apakšā un vāciņā ir jāizdara caurumi, lai sēklām piekļūtu gaisu un tās būtu vieglāk skalot, kā arī jāievieto atsevišķā plasmasas traukā, lai apakšā vismaz 1 līdz 2 cm būtu brīvi. Pēc sēklu šķirošanas tās ieber traukā un aplej ar remdenu ūdeni tā, lai ūdens daudzums būtu vismaz 2 reizes lielāks par sēklu daudzumu. Sēklas mercē aptuveni 8 līdz 10 stundas. Kad sēklas ir izmērcētas, tad noņem apakšējo trauku, sēklas noskalo un nosusina. Sēklas ir jānosusina rūpīgi, jo pārāk liela mitruma rezultātā sēklas var sasust un sākt bojāties. Skalošanu un nosusināšanu atkārto ik pēc 10 līdz 12 stundām. Apmēram 3 līdz 4 dienas pēc diedzēšanas sākuma sēklas ir gatavas ēšanai. Pēdējā skalošanas reizē sēklām uzlej ūdeni, nenoņemot apakšējo trauku, un ar dakšiņas palīdzību uzmanīgi apmaisa sēklas, lai atbrīvotu tās no miziņām. Kad miziņas uzpeld ūdens virspusē, tās vienkārši izņem ārā. Pēc tam sēklas noskalo, nosusina un tās ir gatavas ēšanai.